ChatGPT tikko izlaida jaunu pārlūku, saucās Atlas, bet es nevienam neiesaku to lietot. Iemesls ir ļoti vienkāršs. To izlaida pirms dažām dienām, bet jau to uzhakoja ar ļoti vienkāršām vaicājumu injekcijām. Kas šo drošības caurumu atklāja? Kompānija Brave, tāpat, kas izstrādāja man mīļāko pārlūku, kurš automātiski slēpj reklāmas. Viņi atklāja, ka var īpašā veidā mājaslapā iekodēt tekstu. Un, kad Atlas pārlūks šo mājaslapu atvērs, tas to uzsvērs nevis kā tekstu, bet gan burtiski kā komandu. Kā komandu mākslīgam intelektam. Un mēs jau zinām, ka komandas tas izpilda, kas nozīmē, ka tam var pateikt, tagad aizies šo ļauno mājaslapu. Vai arī, ja tavā Atlas pārlūkā ir saglabāts paroles vai varbūt pārlūkošanas vēsture vai kaut kas tam līdzīgs, potenciāli ir iespējams eksploatēt to, lai šīs mākslīgais intelekts šo informāciju nosūta kaut kur uzbrucējiem, piemēram. Drīz jau būs 5 gadi, kopš mēs dzīvojam ar mākslīgiem intelektiem un chatbotiem, bet šī vaicājuma injekcijas problēma joprojām nav novērsta. To joprojām var apvārdot, piemānīt, sajaukt tam galvu, un tas izmetīs laukā informāciju, ko tam vispār nebūtu jāatklāj.